Šahmotu nenogalinās, bet patiesībā viņa vairs nevar nogalināt. Viņa būs, ir šķēršļi, būs šķēršļi, bet cilvēki ir stiprāki, jo mēs būsim stiprāki. Koridoru. Koridoru, Kur ir likums Latvijā? Kur ir godīgi deputāti? Nebūsim naivi. Mūs laupīt un postīt nav naivi. Un tas, kas tā dara, nav cilvēka cienīgs. Cilvēks nopēlis tādam atbildi vienam. Un nav mums šajā valstī iestas varas. Kas ļaunāks, kas trakāks, tas tikai dara. Un tāpēc ir notis tā kā nu ir. Būt vai nebūt Latvijai. Un tāpēc vienām valstī. Nav cilvēks dzīvot tādā valstī. Un to es ar prieku, ka visu to valstī. Mēs gribam dzīvot brīvā valstī. Varbūt tas tāda notiek pasaules galā. Bet iespējas nav. Kāpēc vēl savā alā? Bez jēgas, bez izpratnes visu to dara. Jūs pirms savas trulums tur savā varā. Kur ir tiesiskums Latvijā? Parādiet! Parādiet man Ulmani Kārli! Parādiet! Izsauciet viņu! Parādiet un izsauciet! Un lai viņš ņemas ar šito saimu, kā viņš kādreiz ņemas ar to saimu. Bet šitai saims ir miljonu reizes sliktāks nekā tā saima, kura bija 34. gadā. Vai Kārlis Ulmanis, vai Zatlers? Latvijai nav pagaidām neviena cita. Kārlis Ulmanis, nāci pie mums, vai Zatlers, paliek šeit. Tevi ievēlēsim, tevi pa prezidents. Mēs par Zatleru!
šīs dienas, bet Kārlis. Vai jūs esat par tiesisku valsti? Jā! Par nogalību pāri nonākot kaunai? Jā! Tūlīt, ja mums izsāks saimnes priekšsēdētāji Saulita Āboltiņa. Es gribu, lai jūs to viņai pasakat, lai jūs pasakat par tiesiskumu, par stipru knābu pret oligārku varu. Kad viņa iznāk, jums tas ir jāpasaka skaļi un spēcīgi. Sarkano kartīti valsts nozagšanai! Sarkano kartīti valsts nozagšanai! Sarkano kartīti valsts nozagšanai! Es jūs nedzirdu! Sarkano kartīti valsts nozagšanai! Sarkano kartīti! Oligārku varā! Sarkano kartīti korupcijai! Sarkano kartīti oligārku līdzstrādājumiem! Par tiesisku valsti Latvijā. Un par Latvijas. Un starp citu, tiesiska nevienmēr ir taisnīga. Tā bija. Nē, jūs piekrītat, jo lēmums neizdot Šleseru bija tiesisks, bet vai viņš bija taisnīgs? Piekrītat? Par taisnību un Latvijas. Pirmā prezidenta neatkarības atjaunošanas laikā cienīga valsts prezidenta runa bija Zaplera. Генеральный прокурор информировал, и положение тяжелое, и он пошел на это. Если наши действия как избиратели... Programma, kā atgūt nozagto valsti Āboltiņa. Mēs nodosim Saeimai, kur ir strādājusi 7 mēnešus, taču zaudējusi gan tautas, gan arī prezidenta uzticību, un pēc 2 mēnešiem mums būs jābalso par šīs Saeimas atlaišanu. Taču valsts nozagšana ir mūsu kopīgs uzdevums, par ko mēs esam pārāk bieži klusējuši. Un soļi tās novēršanai ir jāspēr jau tūlīt. Mums ir vajadzīgs stiprs knāps, mums ir jāsaka nē melnajām kasēm un naudas nozīmē politikā. Un mēs nododam šo programmu Saeimas priekšsēdētājai, lai to nekavējoties sāktu īstenot. Paldies! Paldies Dāmai, paldies ikvienam cilvēkam, kurš ir pie Saeimas un kurš iestājās par tiesiskumu. Jo tad, kad mēs izvedām valsti no bankrota, 2 gadus atpakaļ sākām izvest. Mēs kaut kā otrā plānā nostādījām tiesiskuma principus. Valsts bez stipriem pamatiem, kas ir tiesisks un mūsu morālās vērtības, nevar pastāvēt un nevar attīstīties. Arī prezidenta lēmums atlaist šo Saimu ir pamatots ar to, ka, lai tauta viņu saprot morāli un tiesiski kā taisnīgu. No katra no mums ir atkarīgs, vai aiz šī morāli taisnīgā lēmuma sekos arī praktiskie soļi, lai šo situāciju mainītu. Tikai kopā ar tautu var to izdarīt. To mirdzumu, kas jums ir acīs par to, ka Saeima ir atlaista, lūdzu saglabājiet viņu, ejot uz nākamajām vēlēšanām. Ja tas prezidenta solis, kurš ir bezprecedenta solis Latvijas vēsturē, bet ir pilnīgi normāls solis demokrātiskā Eiropā un demokrātiskā pasaulē, lai šis solis būtu bijis tā vērts un lai mēs varam spērt nākamo soli, lai nākamā Saeima stāda šos principus augstāk arī par tiem principiem, kā izglābties no ekonomiskās krīzes.